Madonā pavasaris nav iedomājams bez lielā stādu tirgus, un arī tūdaļ 27. aprīlī tas pulcēs pirkt un pārdot gribētājus no visas Latvijas, un vienas no vispieprasītākajām tirgū visnotaļ būs tepat Madonā augušās atraitnītes. Jā, noteikti, jo atraitnītes ir agrā pavasara puķe, kad vēl nekas cits ārā nezied, un atraitnītes pacieš dažādus laika apstākļus. Gan kā nesen bija vasara, un tagad atkal sākas ziema, bet atraitnītes ziedēs tāpat un dzīvos tāpat. Esam izaudzējuši vairāk kā 50 000 atraitnīšu, vairāk kā pusē ir pārdotas, bet vēl joprojām vēl kādam laikam arī pietiks, un aug vēl jaunās atraitnītes. Arī šāda izmēra podiņi vēl ir jauni sapodoti, un augumi būs vēl kādu laiku. Uz tādu tirgu brauks arī daļa no šeit augošajām vasaras puķēm, taču kuras to Inita vēl izvērtēs, vadoties pēc laikapstākļiem. Savukārt zīteru ziedi no Jaunkalsnavas līdz ar atraitnītēm un vasaras puķu klāstu pircējus noteikti pārsteigs ar savu lepnumu garšaugu kolekciju. Jā, mēs arī vedīsim uz tirgu atraitnītes. Skatīsimies, kādi būs laikapstākļi, varbūt vedīsim kaut kādas vasaras puķes. Mums ir arī diezgan liela izvēle no garšaugiem, kurus daudzi cilvēki pat īstenībā nezina, kur ir pieraduši tikai ikdienā lietot, kā saka, sāls, pipars, lauru lapa un zupa gatava. Bet patiesībā var pievienot arī sēņu zāli, karija zāli, kolas zāli, kas ir ne tikai ēdieniem, bet arī pie dzērieniem un kokteļiem, un kura ir arī daudzgadīga. Un no ekskluzīvākajām mums vēl ir arī olīvu zāle, ananāsu salvija, citronu verbenes un, protams, daudzas citas, kuras atbraucot uz šejieni vai tirgos satiekot, jūs varat iegādāties. Dārzeņu audzētājiem starp pārdevējiem ieteikums uzmeklēt Regīnas kundzi, kura katru mazo stādiņu apčubina ar patiesu mīlestību. Tāda audzēšana jau mans ir jau 10 gadu garumā tāds hobija līmenis, un tas man tiešām aizrauja, un ir tā kā pavasaros kā gaiputniem, uzreiz jāiet kaut ko ražot, kaut ko darīt un kaut ko darboties. Un šogad man ir baklažāni piedāvājumā, kaut kādas 10 laikam šķirnītes dažādu piparu, sākot no gaiši baltajiem, atļaušos tā teikt, gaiši dzeltenajiem, un līdz tumši brūnajiem. Būs arī tomāti, kopumā kaut kādas 60 šķirnes, tā kā tomāti ir tāda mana kolekcionāra jau aizrautība. Gurki arī kaut kādas gan garie gurki, gan īsie gurki, kā kuram izvēle. Un tie ir tie gurki, kurus var siltumnīcā stādīt, un pašapoteksnēšanas gurki, līdz ar to nekādas problēmas ar apoteksnēšanas nebūs. Savukārt puķu mīļiem viņa esot saudzējusi mazāk prasīgas petūnijas, kurām ziedi nesot jāizkniebj. Labas ziņas arī jaunu augļu koku, ogu krūmu meklētājiem un košumdārzu īpašniekiem, jo arī šo stādu klāsts tirgū būs varens, un līdz ar citiem tirgotājiem to nodrošinās audzētava rāvijas. Uz tirgu labāk iepriekš pasūtījumu uztaisīt, jo nevar jau visu paņemt līdzi, kas ir. Audzējam visādus augļu kokus, ābeles, bumbieres, plūmes, ogulājas, upenes, jāņogas, sērkšogas un arī tādas retāk sastopamas kā kizils, kazenes, zītkoks un visādi citādāki. Viss, kas ir ēdams, irbenes, bārbeles un viss, kas cits. Un tad ir dekoratīvie dzīvžogiem, puķiem, hortenzijas, ziedošas visādās krāsās un, var sakot, viss iespējamais, ko cilvēkam vajag. Kad rāvija dibinātājiem un bijušajiem zinātniekam jautāja par stādīšanas apstākļiem patreiz, viņš mazliet iesmeida par šādu jautājumu. Stādīt jau jo agrāk, jo labāk. Var tikai nokavēt, tā kā paliek silts, tad jau ir vairāk jālaist un problēmas ar ieaudzēšanu, bet jo vēsāks, jo labāk priekš stādīšanas. Tagad šis vēsais laiks būs pašā laikā? Jā, pats īstais laiks stādīšana. Tādēļ ik viens tiek aicināts 27. aprīli ieplānot stādu tirgumu Madonā, kas noteikti pārsteigs ar savu dažādību, ļaujot iepazīt gan Madonas novada un visas Latvijas stādaudzētājus, gan amatniekus un lauku labumu ražotājus, kā arī dārza preču un tehnikas tirgotājus. Tiekamies Madonā!